Suņu saimnieki, saausieties! Jaunie ministra kabineta noteikumi mums paredz obligāti automašīnās piesprādzēt savus mīluļus. Jā, tieši tā. Lai gan es varētu nedaudz tevi izlabot, jo tas nav nekāds jaunums. Jaunums ir tikai tas, ka tagad tiek likti sodi. Kā vienmēr ir bijuši noteikumi, kuru sunīts ir vai kaķītis, kāds cits dzīvnieciņš ir jāpiesprādzē, jāieliek noteikti boksā. Vai jābūt ir, ja lielāka mašīna, jābūt sunītim nodalītam bagāžniekam ar salonu. Ko tas nozīmē piesprādzēt? Visticamāk, suņu saimnieks domā tā, nu paga manam sunītim ir kakla siksniņa, es viņu tagad piesprādzēšu, sabremzēšos, viņam tā kakla siksniņa uzreiz viņa sāk žņaukt. Tas taču nav droši. Ne. Tādēļ ir nepieciešams krūšu siksniņas. Uzliekam krūšu siksniņu, zītīm arī vajag. Jā. Krūšu siksniņai pieliekam klāt drošības siksnu, kas ir speciāli priekš mašīnas. Tur, kur mēs cilvēki piesprādzējamies, tur piesprādzēja arī sunīti piesprādzējam, jā. Ir šāda opcija. Ir lielākiem, mazākiem sunīšiem. Lielos suņus var arī nesprādzēt, bet novietot bagāžniekā, kurš savukārt vai nu iekšā boksā, vai arī bagāžniekam jābūt nodalītam. Vienkārši, lai suns netiek salonā. Un kas tās tev tāds blakus ir? Un šeit ir vēl viena opcija, kā var piesprādzēt, nepērkot šito, ja, siksnīti. Tas būtu mazākiem sunīšiem vai zigijiem. Ja? Testējam. Hop. Zigiju ieliekam iekšā. Šis visticamāk iet uz augšējā, uz krēslo, vai ne? Jā, augšā. Uz sēdekļa. Tātad zigijiem kakla siksniņa, bet tā, ka būs krūšu siksniņa, pieliekam pie siksniņas. Pieliekam, cik tuvu vai tālu nepieciešams, lai sunītis nelec ārā, bet lai viņš var sēdēt, stāvēt vai gulēt. Un lūdzu, sunītis ir piefiksēts. Šos mēs pievienojam pie mašīnas, ja? Tāpat arī vienkārši caur drošības siksnu varam izvilkt. Ir mazāki sēdeklīši, kas ir mazījiem sunīšiem, ja, protams, tā arī ir šādi, jā, ļoti. Tas ir principā vēl viens bērnu sēdeklīts. Tas ir vēl viens bērnu sēdeklīts, jā, bet šim arī ir klāt. Jā. Izveram cauri drošības siksnu. Šeit ir speciāli kabatiņas, kur varam drošības siksnu. Bērnu sēdeklīts sunītim. Bet kā tu teici, tātad šis noteikums pēc būtības tad ir bijis visu laiku, tagad tikai sākam likt sodus, un ne jau aiz ļauna prāta tas notiek. Nē, Oskar, galīgi ne. Tā ir drošība dzīvnieciņam, drošība mums pašiem. Noteikti nelielas avārijas, lielākas avārijas, un nedodies, kādam kaut kas slikts. Mums kāds priekšā sabremzē, mēs arī automātiski sabremzējam, vai ne? Mums drošības siksna, mēs to jūtam, to spiedienu. Sunītis vai kaķītis, kas nav piesprādzēts, viņš automātiski lido stiklos vai vēl kaut kur pa salonu, un nereti tiek salauztas ķepiņas, un pie mums klīnika nāk. Piesprādzējamies gan mēs, gan savus bērnus piesprādzējam, gan arī savus dzīvnieciņus. Dinoso, tava teritorija.